Es ceļos kā karoks, ko vējš nav salauzis. No rīta pie loga jau jūtu, ka kaujas ne pret pasauli, pret sistēmām, kas mani locīt mēģina, pret skatieniem, kas lupī kā eksperti, bet domā kā troļi. Izkāpju uz ielas, pietura mani pārbaudi ikdienu. Tur vienmēr tas pats vecais, kas mak noslaucīt smaidu. Iekāpju busā un skatieni kā ādats, rokat kā jūs tauriņi, bet mani zīmēt kā krupi savos sapņos. Ko jūs lupāt tik tupi? Es redzu visu atspulgā, jūs redzat tikai brīdi. Pildspalva rokā, mana taisnība, mans joks un mans sauciens Gustavo uzdeva jautājumu. Tagad es prasu, vai tam tā ir jābūt? Vai tam tā ir jābūt? Ka mēs klusējam, kamēr mūs šķeļ. Vai tam visam tā ir jābūt? Ko? Ka jūs dzirdat īs vārdus, bet ignorēt stāstu. Vai tam tā ir jābūt? Kad patiesība deg, bet jūs slēpjat seju. Vai tam tā ir jābūt? Ko? Puķis deidzina miglu, lai jūs beidzot redzētu īsto bildi. Mana tauta ir uguns, reiz deidzināta, reiz slāpēta, bet dzīva. Mēs stāvam, jo rēts ir pierādījums spēkam, nevājumam. Cits lika parakstu uz mana darbu un nosauca sevi par autoru, bet es norāvu maskas un gāju tālāk viens pats. Fact vairs nav tas pats, bet dzīve arī nav. Mēs augam, krītam, ceļamies, bet jūs joprojām tiesājat mūs pēc 3 vārdiem. Vienā dziesmā birs 500 vārdu, bet jūs atdzirdat tikai 3. Bļāt, nahuj dirst, jo pārējo jums ir balss saprast. Mēs neradām vardarbību, mēs vienkārši neslēpjam patiecību. Un realitāte biedē tos, kas dzīvo dekorācijās. Tāpēc es vēlreiz prasu no jums, ne no sevis. Kāpēc jūs baidāties no tā, ko mēs sakam skaļi? Vai tam tā ir jābūt? Ka mēs dzirdam tikai cenzētu patiesību? Vai tam visam tā ir jābūt? Ko? Kad forma kļūst svarīgāka par saturu? Vai tam tā ir jābūt? Es neesmu šeit, lai paklanītos. Vai tam tā ir jābūt? Ko? Kamēr elpoju, mana balss ies caur jūsu filtriem. Nē, tam tā nav jābūt, bet tā ir. Un kamēr tā ir, es deidzināšu miglu, lauzīšu maskas, celšu skaņu, lai pat tie, kas negrib dzirdēt, beidzot sāktu saprast.